Sensenos laikos aizpagājušā gadsimtā Ķekavas pagastā nebija pagastmājas. Pusceļā starp Annas baznīcu un Dzirnavām atrada senus dārgrumus. Tur burve ieteica būvēt ēku tā, lai rakstveža logos vienmēr spīdētu saule. Pagastmājā dzīvoja ziņnesis un rakstvedis, notika sapulces, tiesas un balles, bija cietums. Vēlāk tur ilgus gadus darbojās skola ar mājas gariņu, vienu no pirmajiem skolotājiem. 27 gadus tur bija skaidļošanas centrs, pēc tam atkal skola. Vēlāk pie ēkas ieradās Pucīte, veltījums pirmajiem skolotājiem.